Labvakar, esiet sveicināti. Mans vārds Māris Zanders. Šis raidījums, kur tas suns aprakts. Par 9. maiju nerunāsim viennozīmīgi, tāpēc, ka tur nav ko runāt un liekas atcepties, un tur tāpat viss ir skaidrs. Runāsim, protams, par jaunumiem, ja tos var saukt par jaunumiem valsts prezidenta kandidātu izvēlēšanās procesā. Parunāsim arī par tādām lietām, ka deputātiem acīm redzot ir iepaticies filozofiskas, morālas kategorijas. Viņi vēl cīnās ar to, kas ir likumība skolās. Tagad ir nākamais stāsts, kas ir lojalitāte, kas tiks aprakstīti normatīvos aktos. Visbeidzot, noteikti parunāsim arī par to, kas notiks ar nākamā gada budžetu, jo aizvadītā nedēļā vairāk kārtīgi izskanēja kaut kādas cipari, kas būs tā kā jākonsolidē, vai nu jāsamazina izdevumi, vai jāpalielina ieņēmumu, kas savukārt normāli nozīmē nodokļu celšanu. Izsakot šādas tēmas, kā parasti tradicionāli palīgā Edgars Jānoks, labvakar, un akadēmiskās aprindas, paldies Dievam, mūsu lielajā muldēšanā stiprināt, no akadēmiskās aprindas to stiprinās Jānis Cikstens, paldies. Vai tomēr arī kādus profesorus un tā. Tas pirmais stāsts, par ko, tā kā šī ir pirmdiena un visu dienu politiķi vingroja saistībā ar izvirzīs Vējoni, neizvirzīs, kurš kaut ko atbalstīs. Un tā, tad, protams, sāksim ar šo valsts prezidenta tēmu. Lai nebūtu uzreiz tik nopietni, tad šī situācija, ka tagad sāk skaitīt, cik kuram tās atbalsts varētu būt un cik tās balsis ir un kaut kā beigās tāpatās saplēšās visi. Tas mazliet atgādina veco, labo latviešu literatūras klasiku Mērnieku laikus, kur arī bija viena jauka epizode, latvieši un čangalieši pie kopīgā galda, nemirstīgais ķencis. Tad varbūt paskatāmies iesākumā šo balsu skaitīšanas procesu tajā laikā. Kur 8-9 jābūt? 8! 9! 9 jābūt, ka tev saka pa 9! 9! 8! Dēli, nestrīdieties! Saskaitīs, redzēs, cik ir. Atcerieši! Atšķiras tev! Es pats! 1, 2, 8! Kur ir blēdība vidū? Ķēminātoties! 9 jābūt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nebūs tieši 9. Viss, nepalaimnākus! Jā, spoks tāds tevi! Abu, brāl! Glāb mustiņu, ka neiztiks punēt! Tu tai vēl! Aha, virs tavs! Ektu! Epā! Šūr! Einmal! Dreimal! Noch kein Buch! Te tev nu bija 8! Destruktīvais stāsts. Šaut vajadzēja vēl. Uzsvērs varavot! Paliks sadīts tadojies nekas zirgiem laitā! Bez kaušanās jau šī pasaulīte nevar pastāvīt. Šis ir filozofisks. Es tur gulieru! Izkaušies esam un kākundam! Jā! Man vislabāk patīk tas nobeigums. Izkaušies esam. Kas ta šī pasaulīte bez kaušanās? Līdz ar to, es domāju, politikai līdzīgi. Kaut ko skaita, pēc tam izkaujās, un pēc tam, protams, galā jau visi kaut ko vienojās. Bet, labi, ja nopietni, tad tas, ko es kaut kādiem cilvēkiem runājot par to, ka, tā tad ir zaļie zemnieki kopīgi atbalstījuši Lembergu. Tas ir frēdisms. Kas tik te nāk ārā, teica Jānis. Atbalstījuši Vējoni kā kandidātu un arī kā vienotība vēl pēcpusdienā teica, ka ir atbalstījis Vējoņa kandidatūru. Tas noskaņums tāds pārāk gludi, lai būtu patiesi. Un, protams, es pieļauju, ka te vienkārši tāda jau varbūt preses vai sabiedrības, jau tāda, kā jau paranoja. Mēs vairs neticam, pat ja mums kaut ko saka, tad mēs zinām, nē, tur kaut kas ir. Bet, ir tāda sajūta, ka nevar būt. Kā? Viss? Vienojās? Vēl jau nekā arī nav gan jāatzīst. Bet labi, kā tev, kad tu skaties uz visu šo... Skaidrs, ka mēs esam radināti gadiem, varbūt pat gadu desmitiem jau sanāk,
tas, ko tur puiši un meitenes stāsta, tas ir varbūt tikai pa 50% patiesība. Tā otra puse ir vai jālasa kaut kur starp rindiņā, vai tas vispār netiek pateikts. Un arī šobrīd, kaut kādi kandidāti, tas būtu brīnišķīgi, tā būtu milzīga pārmaiņa, tā būtu revolūcija, gan drīz vai tiešām pārmaiņas pēc prezidenta vēlēšanās netiek samalots. Tā būtu tāda, pēc 10 gadus, tas būtu kaut kas tāds jau, labi, ļoti cienījams. Bet no otras puses, tur ir arī tā kandūrē vesela virkni priekšrocību. Ja salīdzina ar dažādiem, salīdzina ar dažādiem bezparteiskajiem, nesaprotami kontrolējumiem tipāžiem, kas varētu kaut kur parādīties pie apvāršņa, kādi ir bijuši 12 gadus no vietas, un tad vēl nav īsti skaidrs, kā tur tos pēdējos 4 mēs skaitām. Tad šis jau ir tāds prognozējumības un saprotamības. Citiem vārdiem sakot, īstenībā tiešām tā arī varētu būt, ka ir kaut kāda viena jaunups. Neskaties, kas zvana. Vējons no Maķedonijas. Viņš atkal tur iesprūt. Labi, joks. Bet citiem vārdiem šī varētu būt tā situācija, ka dīvainā kārtā, labi, es saprotu, ka mēs zīlējam vēl, bet ka tiešām varētu būt, ka kaut kāda vienošanās pastāv un tiks pildīta? Tev arī tā liekas? Jo es gan īsti, ja drīkst neliela atkāpes, jau vienošanās vienmēr ir pastāvējuši un vienmēr ir kaut kādā... Tāpēc viņas ir, lai pārkāpt, ja? Nē, kāpēc, lai pārkāpt? Viņas jau vienmēr ir pastāvējuši, kur es tikai Jānim piekrītu, ir tas, ka viņas varbūt nevienmēr ir bijuši publiski zināmas. Skaidrs, ka vienošanās par Andra Bērziņa ievēlēšanu pastāvēja. Pirms tikai varbūt nebija viņa publiski tur paziņot, ka saskaņot konsekventi atbalstīs, bet viņa jau bija. Mēs nevaram pateikt, viņa nebija, ka netīšām sanāca, ka ievēlē Bērziņu. Nekāda kļūda tur nebija. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka augsta varbūtība ir, lai šoreiz tā publiski paustā, pēc tam jau varētu pateikt, pat diezgan laicīgi paustā, kopīgais lēmums būtu. Un šoreiz mēs redzētu, ka Vējona arī ievēl. Labi, Viss par to liecina šobrīd. Es esmu tā kā jautājis cilvēkiem, kā viņi skaidro to, ka Lemberkungs mūsu 4. regulārais dalībnieks šī raidījuma. Tas ir iekšējais humors, jo viņš parasti tiek apcelts šeit. Respektīvi, kā viņš tā pēkšņi mainīs domas, ka tā kā, pēkšņi ir atbalstījis. Un tam tās versijas, ko es dzirdēju, bija, ka pirmkārt tas ir ļoti izdevīgi aizstumt Vējonu prom no partijas, tāpēc, ka it kā prezidents tur tā, ja. Otrām kārtām tas arī nozīmē, ka, teiksim, vēl tāds relatīvi spēcīgs kandidāts potenciālais no Zemnieku savienības uz premjeru posteni arī tiek šādā veidā aizstumts prom. Izsakot, man mēģināja pastāstīt, ka tas, ka tev liekas dīvaini, ka Lembergs pēkšņi atbalsta Vējonu, tas īstenībā nekā dīvaini nav. Kā jums liekas? Es par to pirmo pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka iespēja Lembergam nodominēt tur ciklā vēl kādi mums paliek 3 plus 4, 7 gadus partijā, kaut kādā veidā ir jārisina Vējona jautājums. Jo Vējons ir acīm redzami iekšēja opozīcija un kaut kāds iespējamā iekšēja alternatīva, kaut kāds varas centrs. Un es domāju, ka taktiski šo problēmu risināt, es domāju, ka Lembergs iespējams daudz ko iegūst. Bet otra versija ir, mēs tā kā runājam, ka viņš būtu šorīt ievēlēts vai pa dienu. Viņš jau ir tikai A izvirzīts un B viena partija ir paudus atbalstu. Un trešā partija koalīcijā, starp citu, parādnieku personā ir pateikusi, ka pag, nesteigts. Par trešo partiju mēs tūdēs parunāsim. Jāni, tev bija kaut piebilst par šo stāstu, Lembergs ir mainījis domas vai īstenībā nav mainījis domas vai kā? Kā lai to saka, laiks ir nežēlīgs arī pret viņu. Šito vajag ierakstīt. Es pieņemu, ka tur var būt visādas tādas straujas viedokļu pārmaiņas. Ļoti iespējams, ka ir kaut kāds racionāls apsvērums. Es gan nedomāju, ka Lembergs ļoti, kaut kā tur, viņam rūpētu tas, vai tur Zēzemniekiem ir kāds vai nav spēcīgs premjeru kandidāts. Par to gan es negribētu īpaši ticēt. Tas, ka tur varētu būt kaut kāds apsvērums, ka viņš tiek nosacīti attālinās no partijas ikdienas dzīves, ja, ka viņš, tas jā, bet no otras puses tur ir atkal viena cita sliktā lieta. Ja. Vējons parādās pilnīgi jaunā amploā.
kas nav salīdzināms ar, piemēram, valdības ministriem. Un viņam ir pilnīgi cita tribīna, un ja mēs pieņemam, ka tās doma atšķirības starp viņiem saglabājas, nu, tad tur vēl nav skaidrs, kurš ir vinētājs no pasākuma. Nu, starp citu arī gan taisnība. Nē, nu kā, tāpēc, ka ja viņš turpina no pils stāstīt, kā Aivars Lembergs šo to dzīvē nav sapratis, tas tieši tā, tas ir krietni skanīgāk. Jā un nē, tāpēc, ka būs jau otrs termiņš. Tā pārvēlēšanas mirklis, es domāju, daudz prezidents mums te ir ārstējis. Labi, bet tu pats pieminējies par trešo partiju, respektīvi Nacionālo apvienību, kas tiešām uztur spēkā Egīla Levita kandidatūru. Ja, kā tev liekas, tas ir kā? Tas ir tāpēc, ka vienkārši izvirzījuši, nosaukuši esam it kā neērti ir atteikties, pēkšņi, uzreiz pirmā piegājienā. Vai kas, vai kāda ir apsvērumi Nacionālajai apvienībai šo joprojām šo kandidatūru uzturēt? Es domāju, ka tas ir viens būtisks apsvērums. Ja mēs gribam runāt par kaut kādu tādu stājas saglabāšanu, nevis gļēvulīgu, mīkstmiesīgu piekāpšanos divām citām partijām, tad mēs nācām ar šo kandidatūru, mēs viņu tagad turpinām virzīt. Vai mēs zinām, ka viņi kritīs, piemēram, 2. vai 3. kārtā? Jā, ļoti iespējams, ka mēs to zinām, bet mēs turpinām virzīt un saglabājam. Bet tur ir vēl viena lieta. Viņš ir nevis vienkārši, cilvēks, kuru partija acīm redzot virzīs vai nominēs šim postenim, bet tas ir arī cilvēks, kuram ir pietiekami augsts reitings šaurās aprindās. Es gribēju teikt šaurās aprindās. Jā. Bet šī šaurās aprindas ir diezgan tādas politikā aktīvas. Un, ja reiz viņas ir politikā aktīvas, tad vienkārši tā, mēs tā kā virzīsim, bet mēs tā vairs nevirzīsim. Ja? Es domāju, ka tas varētu būt radīt diezgan pamatīgu atsitienu. Man īstenībā vairāk izbrīnīja tas, ka Levits pats ir piekritis, es saprotu. Bet es gan saprotu, ka Levits ir pateicis, ka viņš ir piekritis, ja viņa kandidatūru virzītu vismaz 2 partijas. Tā kā nav nekur teikts, ka vēl Levits dos to piekrišanu tai parādnieku schēmai, ko parādnieks šodien teica, ka dažādu partiju cilvēki. Labi, bet, protams, ka cilvēki mazliet droši vien nogurst no šitās kurš ko tur ir apsolījis un tā, bet es vienkārši gribu pajautāt jums, ko jūs domājat par Vējoni kā par šķīru, es atvainojos, tas nebija tā domāts ļauni, ja? Tāpēc, ka mēs tagad arī tā kā, presa arī, protams, iet kaut kādā politiķa pavadā, un tad būs balsis, nebūs, redz, mēs arī smalki izrunājāmies, tur Lembergs atbalsta, neatbalsta īstenībā. Ko jums izsaka vārds Raimonds Vējonis? Jo tagad visi pieraduši, ka viņš ir aizsardzības ministrs, bet īstenībā jau viņš it kā politikā ir krietni ilgu laiku, maigi izsakoties, tā. Ja? Ļoti ilgi. Tieši tā. Līdz ar to, teoretiski mums būtu ko teikt. Bet atklāt sakot, ja man tagad prasa, ko es domāju par Raimondu Vējoni, tad es saku, ka man nav ko teikt. Es par viņu domāju vispirms kā par varamo cilvēku, un es tev par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru vispirmām kārtām, tikai pēc tam kā par aizsardzības ministru, jo šai postenī viņam ir, aizsardzības ministru postenī viņam krietni īsāks tas laiks, kaut gan viņš ir arī tur paspējis tādus pāris košus iznācienus izpildīt, ja? Kaut vai tās pats saplūkšanās Lemberga un tā. Bet tas varama laiks jau, protams, ir tā lielāks, bet viņš ir vienlaikus arī tāds klusāks. Jo es atvainojos, cik tad mums ir tādu ļoti spožu, atmiņā paliekošu vides ministru, izņemot Sprūdžu tieši tā. Ja? Un arī nav skaidrs, bet tas ar to posteni, jā, bet vienkārši, kāds viņš ir? Ir mugurkauls, nav mugurkauls, ir kaut kāds IQ, nav IQ. Tad nezinu neviens. Kā nezinu neviens, gan jau kāds zina, bet es nemāku pateikt. Nē, bet zinu, no otras puses, vides ministrs, viņš ir nemaldos, bija 8 vai pat vairāk gadus. Jā, tas ir rādītājs kaut kāds. Tas ir rādītājs. Noturēties tomēr, zinām, pie ļoti dažādām valdībām, pie ļoti dažādām koalīcijām. Tikai jautājums, kāds tas ir rādītājs, labs vai slikts? Es teiktu tā, virsvidējā. Viss par to liecina. Otrkārt, manuprāt, Vējonis arī ienākot aizsardzības ministra tajā atbildības jomā, manuprāt, sākumā visi bija ļoti skeptiski. Šobrīd
varbūt tur neplaudē un nesaka, mums ir labākais aizsardzības ministrs ever, bet, principā, neviens nesaka, viņš netiek galā. Tiek galā un pat diezgan labi. Tādā ziņā profesionāli politiķi pazīme. Kavalērija nemēģina ieviest, ordeņus no rokām ārā nemet. Tu piekritīs, ka profesionālam... Kavalērija, kāds neatcerās, to darīja Vinets Veldru. Ordeņi arī tie paši. Nē, ordeņi laikam, ja es nekļūdos, tas bija Slakteris. Bet tā doma ir tāda, ka viņš ir profesionāls politiķis, ka viņš tiešām neatkarīgi no savas personiskās, varbūt, pieredzes līdz politikai, var kvalitīvi pildīt dažādu ministru pienākums. Un es domāju, ka viņš tāds pats būs kā prezidents. Viņš būs, ja viņi ievēlēs, prognozējams, ar tādu pietiekami saprotamu skaidru vīziju. Viņš nepārsteigs ar kaut kādiem negaidītiem iznācieniem. Jā, varbūt garlaicīgs. Nedaudz garlaicīgs. Jā, viņš nebūs nekāda Vairvīķa Freiberga un tur nenošarmēs Bušs, starp citu, brāli, kas iespējams pēc gada tiks ievēlēts Amerikas prezidenta amatā, kas zina, jā. Bet es domāju, ka viņš ar amatu pienākumiem galā tiks labi. Visu laiku ir tas jautājums, viņš būs tāds pats kā Andris Bērziņš, tas ir nekorekts salīdzinājums, bet vienalga, ja būs kaut kā tā kā, drusku labāk. Es domāju, ka viņš būs daudz piemērotāks, jo viņa personiskās īpašības tomēr ir tāds, kas ir piemērotāks šim amatam, un viņš, manuprāt, arī izteikti iekšēji tam ir gatavojies kādu laiku. Jā? Tādam kaut kādam iznācienam. Andrim Bērziņam, cik es atceros to periodu 11. gadā, tas bija ļoti pēkšņs lēmums. Jā? Tieši tāds īstenībā liela nejaušība bija tas, ka viņš tika ievēlēts, tas, ka viņš pats izšķīrās, bez mazliet sev pieteica. Kā viņš leģenda vēst aizgāja pie Zatlera, jā, kurš mēģināja viņu uzrunāt. Zatlers bija mēģinājis izaicināt Bērziņu, lai Bērziņš pārliecina zaļo zemnieks, un pēc tās sarunas Bērziņš saprata, ka viņam pašam ir jākandidē. Tā ir laba leģenda, jā, par to runā. Aizgāja parunāt, saprata, ja viņš tiek tā kā es domāju, ka Vējons būs ok. Es tikai pat citu domāju, ko viņš nabaks darīs pēc tā prezidenta amata. Viņš pa jaunu ir. Reāli pa jaunu ir tāda, normālā tādā parlamentārā iekārtās. Pa prezidentiem ievēl tāds, kas ir prom jau no tās politikas. Mēs jau aizgājām jau ko. Bet tas ir problēma. Tāpēc pēc tam rodās vēlmes kandidēt vēlēšanās un dibināt jaunas partijas. Jā, bet tā ir viņa privātā problēma. Arī. Mēs jau tā kā par valsti, vai ne? Un no valsts viedokļa, es domāju, ka Vējonim vēl gribās kaut ko izdarīt savā dzīvē. Kas tā kā būtu labā ziņa? Neapšaubā. Nē, viss kārtībā. Labi, man jāsaka, man bija divas kandidatūras, nevis uz prezidentu, bet šo meklēšanas procesu kā atainot, un jāsaka, man vienlīdz labi patīk gan jau šie mērnieki laiki, ko jūs redzējāt, bet ir arī vēl veca laba. Es ļoti atvainojos mūsu jauniem skatītājiem, kur neatcerās šitos stāstus, bet bija vecais labais Ilfa Petrovs ar 12 krēsliem. Bija vecā labā attiecīga filma, un tur ir tāds brīnišķīgs viens brīdis, kad Ostrovs Benders mēģina sakārtot Ipolitu Matvejeviču, lai viņš izskatās pēc cilvēka. Un tas baigi grūti iet. Tur krieviskais teksts, tomēr tur sevišķi nav jātulko, jo tur vienkārši Ipolits Matvejevičs saka, ka viņš ir gatavs iziet ielās un meklēt tos 12 krēslus ar dārgumiem, bet problēma ir tāda, ka viņš ir kaut kāda kontrabandas matu krāsa, ir nokrāsojis matus un ir diezgan briesmīgs skats, un tad notiek mēģinājumi kandidātu pārkrāsot. Un tas aptuveni kopumā izskatījās tā. Tas ir elektrods. Bija saīsnētais variants, lai tā būtu. Tur bija vienkārši stāsts par to, ka viņam Benders krāsoja savu krāsu, un jau tālāk krāsoja, jau briesmīgāk sanāca, un beigās viņi bija spiest nogriezt matus vispār. Bet, kandidātu meklējumi tā notiekās. Labi, ņemot vērā tieši tāpēc, ka mēs faktiski joprojām tā minam tikai, un te jau jāskatās, kas tur būs, un vēl ir laiks, un gan jau Vējons atbrauks no Maķedonijas, ja atkal neiesprūdīs kaut kur un
Ne, viņam negadās. Viņš Āfrikā iespēja, tagad Maķedonijā nemieri kaut kādi ir, tā. Un gan jau viņš runās un izteiksies, bet parunāsim par vienu citu tēmu, kur jau es tā kā pieteicu, proti par to, ka, ka dikti mums vismaz daļai no Latvijas politiķiem ir iepaticies mēģināt runāt par ētiku, par tādām lielām tēmām, kā teiksim, kas ir likumīga audzināšana, kas nav likumīga audzināšana. Un es vienkārši atgādināšu, jo es pieļauju, ka cilvēki to ir palaiduši garām, ka aizvadītā nedēļā šim likumības stāstam, kas ir likumīga audzināšana skolās un tā, pievienojas vēl viens, proti, kas man nedaudz pārsteidz, Ins Dalders no Vienotības izvirzīja tēzi, ka jāieraksta tajā pašā sasodītajā izglītības likumā starp labojumiem tas, ka skolotājiem ir jābūt lojālam pret Latvijas valsti. Un tad, kad žurnālisti prasīja, ko nozīmē lojāls? Tad savukārt cits politiķis Vucāns, kas ir Saeimas prezidenta arī loceklis, teica, ka nevajag nervozēt, ka mēs tās vienā normatīvā aktā aprakstīsim to, kas ir lojāls. Un, protams, šī moralizēšana par to, kas ir labs un kas ir slikts, man mazliet arī atgādina veco stāstu, ka zāle bija zaļāka, kad mēs bijām jauni. Un te vienkārši, parasti tā saka, ka mēs tagad esam tādi baigi izlaidušies visi, kā sētas izgādušies no likumīgā viedokļa. Es domāju, šis stāsts ir jau no 20. gadsimta sākuma, vismaz spriežot pēc tā, ka 20. gadu vidējā paudze šausminājās par 20. gadu jaunāko paudzi, kur uzvedās šādi. Šis bija labi gājiens. Tas par bēbēm uz močiem. Es toreiz vēl īsti nepratu taisīt kombinētos kadrus. Šim visam vajadzētu būt īstam. Jā, izsakot, kā jūs sapratāt, nekas nav mainījies, un tad arī droši vien kāds teica, ka kas tas tāds ir. Vajadzētu likumā ierakstīt. Vajadzētu kaut kur likumā ierakstīt. Bet jā, man ir tev tas jautājums, jo mēs būsim arī pa būrzam būs reklāmas pauze, bet sāksim ar tev. No vienas puses it kā ir labi. Es vienmēr pats iestājies, ka politikai jābūt arī pa vērtībām un tādām lietām, bet kas ir tāds Latvijā pēkšņi panesies, atvainojos par žargonu, kad tam mums gribās pamocīties ar likumības aprakstīšanu, ar lojalitātes aprakstīšanu. Iedomājies, ko nozīmē aprakstīt normatīvā aktā, kas ir lojalitāte pret valsti? Redz, tur ir kaut kāds cikliskums šitai lietai iekšā. Jā, es vienkārši mēģinu atcerēties. Viens brīdis, kad ļoti daudz mēs runājām par vērtībām vispār, bija kaut kāds gads 2002, 3, 4. Tur ir ne tikai jaunais laiks un pretkorupcija un tādas lietas, bet tur ir arī eiroatlantiskās vērtības un tā tālāk. Un tad tās vērtības treknajos gados viņas kaut kā pazuda, un tad ļoti iespējams, ka tās vērtības kaut kur ap krīzes laiku viņas tā bija drusku uzlec uz augšu. Un tagad atkal mēs par vērtībām. Ja? Tā kā tur ir kaut kā, es nezinu, vai tur ir gluži 5 gadu cikls pasākumā, bet tas tā uznāk. Ja, bet tu esi profesionāls politologs, kurš pat arī atvainojas pasniedzējis pārmaiņas pēc. Ja? Ka tev tu dzirdi, ka saka, ka jābūt likumībai skolās jāmāca, ka skolotājiem ir jābūt lojāliem pret Latvijas valsti. Tas ir, kādas tev ir sajūtas? Man nav nekāda iebilduma pret to, ka skolotājs ir lojāls pret savu. Vienīgā problēma ir tā, ka tur ir tā nelaime, ka, ja man tas ir jāapraksta uz papīra, teiksim, tā akadēmiski, piemēram, vienā tādā empīriskā, vai empīriskā kaut kādā pētījumā man būtu jāapraksta lojalitāte. Man, protams, būtu ļoti grūti, es tā negribu nemaz slēpt, bet tas, ka politiķi to cilā, ka viņi
par to tā kā domāt, tas jau ir ļoti labi, jo ļoti daudz mums te tās riņķošanas, te nauda, konsolidācija, nauda, nodokļi, budžeta, tur deficīts, vēl kaut kas. Nav jau tā viss. Tad tu tā kā gandrīz, ka tas ir labi, ka viņi par to runā? Neapšaubām, tas ir labi. Es neesmu drošs, ar ko tas viss beigsies, cik ātri tas tā kā varbūt izlaidīs tvaiku. Kas no tā īsti sanāks, bet tas, ka par vērtībām kopumā ir jārunā, tas pilnīgi viennozīmīgi jā. Ok, nē, jo vienkārši, tu saproti, es vienkārši mēģinu iedomāties to normatīvu aktu, bet turpināsim par to pēc reklāmas pauzes. Kas tas tā? Tad atgādināšu studijā, kā parasti palīdz Edgars Jaunums, bet mūsu viesis ir Jānis Ikstens, politologs, profesors, un mēs sākām runāt, un vienkārši Jānis nobeidza pirms reklāmas pauzes šo stāstu par to, ka man likās mazliet dīvaini, ka deputāti ir sākuši domāt arī par to, ka normatīvos aktos aprakstīt to, kas ir lojalitāte. Ja? Un mēs tas starposms bija, ka tu teici, ka nav slikti, ka domā par vērtībām, bet jautājums vienīgi kā to aprakstīt. Un es par to arī domāju, jo tu saproti, piedod, lai tev Dievs nedod gadītos, es tev nenovēlu to dzīvē, ka tev kāds atnāks pie tevis kā pasniedzēju uz augstskolu, teiks, pēc pazīmēm. Ikstena kungs, zināt, man liekas, ka jūs neesat mūsu normatīvā akta lojalitāšu aprakstam atbilstoši. Ja? Un ko tu saproti? Vērsīšos atvērsmes tiesā. Labi, tu esi tāds kārtīgs latvietis, labā nozīmē, kurš tic savai valstī. Bet, labi, Edgar, tev tā ir iecienīta tēma. Jā, tā man mīļākā tēma pēdējā laikā. Nē, es tā klausies, ka Jānis teica, bet es pilnīgi piekrītu Jāņa tēzē par to, ka nav slikti, ka politiķi ir sākuši domāt par vērtībām. Ja tur aprobežojas, tad tiešām viss kārtībā. Jā, tur liek punktu. Es domāju, ka problēma ir tieši tajā, ko cenšas darīt. Un pirmkārt, es esmu pārliecināts, ka vispār tajā normatīvā vidē ir jāapraksta pa lielam tiešām tikai lietas, kuras ir kaut kādā mērā tur regulējoši, kaut ko nosakoši. Un visa šī tendence, manuprāt, drīzāk ir saistīta ar to, ka politiskajai videi nav tādu īstu ideju, ko darīt tādā vidējā ilgtermiņā, un tad to vienmēr var ļoti viegli aizvietot šo tukšumu savā politiskajā piedāvājumā ar tādām diskusijām, kādas ir aktuāls pēdējā mēneša laikā. Tas savukārt man mulsina vairāk nekā priecē. Zin kā, viens muļķis var pajautāt vairāk, kā bija, cik tur gudri atbildēt. 7. Okay. Ja vienkārši, jūsu versija, ja tev prasa, kas ir lojāls cilvēks Latvijas Republikai, tu vari pateikt. Man tas ir vairāk tādā izjūta līmenī. Lojāls ir vai nav? Tur ir tas vecais joks, es nezinu, kurš Amerikas senators to teica. To pornogrāfiju? Jā. Kad es redzu, tad es zinu. Tā aprakstīt likumā. Bet tur ir tā lieta, jo kā, piemēram, es saprotu, tā tēze ir, ka jābūt lojālām pret Latvijas Republikas Satversmi. Labi, es saprotu, ka tas nozīmē, ka, teiksim, pedagogs, Ikstens kā pedagogs, teiksim, nedrīkst iet pie studentiem un stāstīt, ka vispār Latvijā noderētu arī otrā valsts valoda, krievu valoda. Vai, teiksim, ka Latvija, ka nebūtu slikti, ka Latvija nebūtu demokrātiska valsts, bet ka īstenībā būtu labāka. Jā, bet Satversmi ir viss, kas... Interesantais jautājums sākās tad, kas notiek tajā brīdī, kad Ikstens sāktu stāstīt, ka mums varbūt nevajag parlamentāru republiku, bet, piemēram, prezidentu. Prezidentālu, jā. Bet atkal... Tāpēc es bažījos. Manuprāt, ja mēs tevi saucam kā prototipu kaut kādu mums ja Ikstens nedrīkstētu mācīt, tajā valsts apmaksātajā procesā, vai augstskolu apmaksātajā procesā. Bet pats personiski, es atvainojos, vienās publiskās diskusijās, jebkuram cilvēkam vienā atvērtā sabiedrībā ir jābūt tiesībām brīvi izteikties, neatkarīgi no amata, izņemot viņš var būt valsts prezidents. To, ko viņš uzskata, cik te valodām vajadzētu būt, un varbūt ir jābūt otrai valsts valodai, bet nevis krievu, bet angļu, kā piemēram, tur šī brīvība, jebkuras personas brīvība nekādā mērā nav aprobežota. Protams, nedrīkstētu vienā vispār izglītošā skolā, viens skolotājs mācīja programmas ietvaros bērniem tur stāstīt kaut kādas antikonstitucionālas lietas. Es domāju, par to ir runa. Bet šeit jau tā tendence drīzāk ir, manuprāt, tajā pretējā virzienā, ka mēs gribam kaut kādu vispār tā kā aprakstīt cilvēks, kas par varbūt skolotāju, kas, manuprāt, vispār ir murgs. Jā. Jā. Un drīzāk, manuprāt, runājot par to, beigts, paldies.
Lūk, politiķis ar otro piegājienu gatavs. Bet runājot par tiem pedagogiem, manuprāt, drīzāk ir jācīnās. Ja mums ir kāds, mums ir jākonstatē, ja ir kāds gadījums, kad mēs nokonstatējam sabiedrību kopumā, nezinu, ar tiesu sistēmu, ar kādiem iestādēm, ka šis cilvēks nav kompetents, tur pieņemsim, nav lojāls Latvijai, tad atlaižam viņu. Bet nevis mēģinam aprakstīt, kuri tur ir. Ja, un tā tālāk. Okay, tur jau būs atkal tās pašas problēmas, kas ar pielaidēm. Ja? Kas ir, kurš spēj, kurš nespēja saturēt noslēpumu, ja, un tā tālāk. Tā arī bail. Par to arī drusku bail. Un tāpēc, atklāt sakot, mēs šovakar esam tādi ļoti labā nozīmē miermīlīgi un neviens neko kā te galdu nelaužam. Bet man tiešām ar visu to fonu, kad es pats esmu bijis politikā, ar vienu par politiku izteikties ļoti subjektīvi, nekad nav noslēpums, par ko es aicināju balsot un tā joprojām. Man šitie stāsti par to, ka kaut kur normatīvos aktos aprakstīt likumību un lojalitāti, man tas godvārds dara bažīgi. Vienkārši tāpēc, ka ne jau tāpēc, ka kādam tur būtu varbūt liels nepatikšanas, bet pierādi, ka tu neesi kamielis. Un vienkārši tas ir laika patēriņš, tur, kāpēc tikai skolotāji, vēl kādu profesiju tu attiecinās. Bērndārza audzinātāji, policisti un tā joprojām. Tādēļ mazliet šīs tēmas noslēgumā mēs tad, kad bija tā pirmā mūsu te irgošanās par to likumību, mēs te demonstrējām kādas gleznas tur ģedēri telejās, ko nevajadzētu rādīt, respektīvi, kas nav bērniem rādāms, un Picasso, kas tik mums te nebija un tā. Man ir viena ģeniāla kandidatūra, tā ir relatīvi jauna filma. 91. gada Latvijas saka, ka esot bijusi ļoti populāra un tāda, bet, manuprāt, tur to visu radošo brigādi, kas šo filmu ir taisījusi, vienkārši, tur jau cietums pēc viņiem raud, jo tā ir pilnīga izvirtība un pilnīga netikumība, un šitas ir rādīts uz ekrāniem, un mēs arī parādīsim vienu kadru no filmas latviešu. Jā, pilnīgi garām. Nē, tas vispār nepieņemam. Tā Neiburga jau par tā savu puikas uzlikšanu uz plakāta, taču... Neko es neizsīku. Man patīk, ka arī ir. Vāks. Tik mīļi. Visiem izskatīt. Tad, rīt, tad. Visiem. Kādā tev nav kauna? Runāju par kaunu. Ēnis ugunīs degs. Visiem izskatīšu. Režisors konkrēti deg ēlas ugunīs pēc kaut kāda dažu, es domāju, Latvijas Saeimas deputātu priekšstata par to, kas ir likumība un tam līdzīgs. Kurš to palaid? Es juku laikos tikai. Juku laikos, jā. Janīt, bet tu joko, bet tur tā lieta... Ne joko, es nopietni. Tur tā lieta, ka šitā būs, ka juku laikos kaut ko tādu varēja, bet tagad mums ir jaunais koncepts par lojalitāti un likumību, un nebūs te nekāda mērīšanās ar gailīšiem. Ja? Turklāt vēl bērni ārprāts. Un vēl filmēšana. Un vēl tiek filmēts un izplatīts. Pa valsts naudu. Īsakot, savirknē jau izstāst. Es domāju, ka šī tēma par, es teikšu godīgi, liberāļi, ne liberāļi, nacionālisti, bet par šo tēmu mēs te politiķus daudzīsim katru otrā nedēļu, ja tā ņemšanās ap šīm tēmām turpināsies, jo tas, manuprāt, ir jāapcērt saknē. Aizvadītā nedēļā bija Britiem vēlēšanas, kas, protams, ņemot vērā, ka visiem Latvijā bija ārkārtīgi jāsako līdz 9. maijam un hokejam, tad, protams, kas mums Britu vēlēšanas, ja? Nekas sevišķi. Bet, protams, tas bija ļoti svarīgs notikums, jo vairāk tāpēc, ka īstenībā izrādījās, ka visi prognozes to skatās socioloģiskās izgāzās kā veca sēta, kas bija nedaudz pārsteidzoši. Bet ir jāsaka tā, ka kas man Britiem patīk, viņiem parasti pārmet, ka viņiem nav humora izjūta. Viņiem arī ir diezgan specifiski, ja? Bet vienu viņi bija labu, pameklēja kādu ilgāku laiku, pameklēja kaut ko klipu par saviem politiķiem šo priekšvēlēšanu, tiksim, tādā kampaņā vienu bija uztaisījuši.
Jo tomēr tur bija cilvēks, uzreiz centies uzrunāt, respektīvi uzlikt viņu galvas virsū vienai klasiskai estrādes dziesmai. Tur cilvēks bija piestrādājis. Ja vienkārši var ievadam par šo tēmu, šo mazo video. Labs. The fuck? Lembergam bišķi līdzīgs. Šis ļoti labs. Visu cieņu. Šis ļoti labs. Redz, beidzot arī džentlmeņi teica viesi, ka kaut kas labs. Nē, visu cieņu. Kampaņa beigas es uzvarēju Toriju, kas, protams, tur es nezinu, cik Latvijā cilvēki tam seko līdzi, lai gan no vienas puses kā tiešām daudz tur mūsēji ir un tā joprojām dzīvo Lielbritānijā, un Lielbritānija liela valsts Eiropas Savienībā. Man vienīgais, jūs varat kaut kāds tur savas refleksijas par šiem vēlēšanām izteikt. Vienīgi, kas man iekrīt acīs, bija tas, ka viena no partijām, kurai gan arī prognozēja labs rezultāts, bet kurai arī bija labāk rezultāti nekā tika prognozēts. Tie ir Skotu nacionālā partija. Tādā nozīmē man tas likās interesanti, ka man parasti nacionālisti asociējas ar labējo kaut kādu vairāk vai mazāk novirzienu politikā. Skotu nacionālā partija ir vienlaicīgi, tie ir tie, kas bija pa Skotijas sadalīšanās referendumu rīkoja. Viņi vienlaicīgi ir absolūti kreisi politikā. Tas nozīmē, ka nacionālisms un kreisa ekonomiskā politika netraucē viens otram. Kāpēc jau tik tālu tur jālūkojas? Uz Lielbritāniju. Kas tie tikai uzbrauc? Nē, bet nopietni, paskatāmies te patās pašmājās, visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai baigi labējā ekonomiskā tur programma ir pacelt šādu nodokli, pacelt tādu nodokli, aizliegt šito, ierobežot šito. Normāli kreiso džēmu. Jaunapzina manas vājās vietas. Labi, okay. Tā kā... Ja tu sekoji līdz vispār šai vēlēšanām, jo, Tā iespēja robežās, hokejs tomēr un tā. Jo tas stāsts ir par to, ka no vienas puses, ja Torija uzvar, tad bija jautājums, vai viņi rīkos, viņiem jāpilda vēlēšanas solījums un jārīko referendums par to, vai Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, tad, protams, ir bēdu leja. Vismaz tāds ir kopējais uzskats. No otras, protams, šie leiboriši, šie kreisie, kuriem tur ar ekonomisko programmu bija tā, ka, kā lai saka, ko mums Briti ir tik slikti nodarījuši, lai viņi nāk pie varas. Tad tagad ir mieres mājās, tad ir pareizie uzvarējuši. Nepareizie, bet redz, mēs iepriekš runājam par vērtībām. Jā. Es stipri šaubos, ka Britos varētu šāda diskusija vispār tā kā veidoties. Tāpēc, ka tur ir apmēram skaidrs, kādam cilvēkam ir jābūt, kas viņam ir jādara, kas viņam nav jādara. Un, piemēram, ja viņš ir teicis, ka es pēc vēlēšanām darīšu to un to. Visi zina, ka viņš to ir darījis. Viņš to patiešām arī darīs. Ja viņš ir salaidis grīstē kampaņu tā, ka viņa partija pazaudē Nemaņā, tad viņš arī nākošajā dienā jau pasaka, sveiki, uz redzēšanos, es atkāpjos nomet. Pie mums šādas lietas vēl ir, cik vēl jāapgūst. Tā kā pie mums vēl tā, lai viņi padiskutē par tām vērtībām, varbūt, ka, caur tām diskusijām arī kaut kā uzvedība mainīsies. Tas ir būtiski, ko saka. Tas, protams, ir augstāku briedumu pakāpi, tur es piekrītu. Vienīgi skatīsimies, jo, protams, ka īstenībā vēlēšanas ir pagājuši, bet tagad, protams, interesantākais būs kā Kameronam, kurš tad ir iegūs otro termiņu. Kā viņam veiksies, tad, ja es atgādināšu, par ko tas lielais cepiens, par to, ka Lielbritānija vismaz pašreizējās un attiecīgi nākamās valdības personā vēlās sev citādākus noteikumus, sev izdevīgākus noteikumus dalībā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība, protams, tur saka, ka tas neiet krastā. Iesakot, tā lielā bāža ir par to, ka pilnai laimē pēc visiem grieķiem, kas mums te vēl klaiņo pa mūsu... Tā kā vēl ilgi klaiņos, ka mums vēl pilnai laimē lai Briti sāk visādas mēslas taisīt. Tā, es atvainojos, rupi sakot. Skatīsimies, kā būs. Bet mēs runājamies par naudu un par ekonomiskām problēmām.
forši vispār pēdējā tēma par naudas griešanu. Tas tāds optimistisks redzījums. Nu, labi. Lai kā arī būtu, tad aizvadītā nedēļa, šī nedēļa iezīmējās ar to, ka vispirms bija klajā nāca fiskālā disciplīnas padome. Tā ir tāda neatkarīga institūcija, kurā visādi gudrinieki no bankām un tā joprojām sēž. Nāca klajā ar paziņojumu, ka ir runa par 16. gadu, bet tas 16. gada budžets jau viņi sāks taisīt kaut kad no augusta apmēram. Ka jārēķinās ar konsolidāciju, kā latviešu ausī šis vārds patīk, konsolidācijas 113,8 miljonu eiro apmērā. Šodien, savukārt, arī Finanses ministrija par to kaut ko līdzīgi pateica, nākamajā gadā būs konsolidācijas budžets un tā joprojām. Īsakot, es domāju, ka pirmā normālā reakcija ir, ka kāpēc? Tas knapi esam no vieniem mēšliem tikuši ārā, kā izskatās, ka būs nākamie. Bet par to naudas taupīšanu, naudas pelnīšanu viens neliels sižets, galu galā arī multiplikācijas filma ir labs izteiksmes veids, vai ne? Tas ir zīmīgākais. Nebūs tu nekādi. Skaidrās ekonomikas. Skaidrās naudas ekonomikas. Nebūs tu nekādi. Nebūs nekādi tērēšana. Dodiet atpakaļ. Un kāds beigās vēl tam nabakam nogriež to astu. Nē, tas aptuveni tā, ka cilvēki domāja, kā cilvēki? Pils, ja? Domāju, ka beigi būs kaut ko nopelnījuši, tāpatās. Nekā nebija, kraikasītē, visam. Džentlmeņi, jūs noteikti kaut kur sekojat līdz šim stāstam par šo konsolidāciju. Tā kā es Jānim svētdien teicu, ka tā kā varētu tēma, tad Jānis kaut ko tur pukstēja un teica, kas ir fiskālās disciplīnas padoma un kas tāds vispār tagad notiekās. Ja? Izsakot, tev galīgi nepatīk šis stāsts. Es apmēram nojautu, kas ir šī padoma, bet man nepatīk pat ideja, jo... Par konsolidāciju? Jā, tātad mēs zinām, ka Frankfurtē drukā naudu. Jā. Tas nozīmē, ka būs inflācija agrāk vai vēlāk. Šobrīd ir rekordzemes aizņemšanās likmes. Tad varbūt, ka ir jēga vai kaut ko pārfinansēt, vai varbūt drusciņi vēl tā kā aizņemties uz zemām likmēm, un tad, kad sadrukā naudu, tad atdot atpakaļ. Mana pirmā spontānā reakcija ir, piškam tagad vajag konsolidēt. Tad lielāks budžeta deficīts? Un? Ok. Nē, es kā tas ir pajautāt nedrīkstēji? Atbildēju. Pilsoni Jānup. Es jau, protams, esmu tādās pārdomās, ka neko jau mēs nekonsolidēsim. Jā, tas bija nākamais. Mēs neko nekonsolidēsim. Es neticu. Un skaidrs, ka fiskālās disciplīnas padoma un arī finanšu ministrs, es pieņemu, ka šodienas paziņojums ir tāda ministra redzējums vai tās augstākās ierēdniecības. Tas tie paziņojumi, protams, viņi arī... Es ticu arī, ka viņi tā domā tie cilvēki. Jā. Bet tā politiskā vide šobrīd, koalīcijas vide ir tāda, ka tur neviens neko netaisās mazināt. Tur visi grib kaut ko klāt.
Vienīgais, par ko mēs varam runāt, ir negluži varbūt Jāņa pieeja, varbūt lielāks deficīts, vairāk tērēsim, jo tā mums tāda paradigma, ka nē, tam deficītam jābūt relatīvi zemam. Es domāju, ka būs vienkārši ļoti mērķtiecīgi un skaidri mēģinājumi uzreiz pēc prezidenta ievēlēšanas. Jā, mums sāksies vienīgā politiskā dienas kārtība budžets 2016, un būs mēģinājumi 101 jomā celt nodokļus. Lūk, jo te tas jautājums, lai turpinātu... Viss konsultācija beigsies to. Jo tas pirmais jau īstenībā tas, ko Edgars ierunājās, tad ir šis finanšu ministrijas stāsts, ka jāveic konsolidācija 0,4% no iekšzemes koproduktu. Finanšu ministrija ir pateikusi, ka par tik lielām summām būtu pārsteidzīgi cerēt, ka izdosies apkarot ēnu ekonomiku. Tas, kas pirmais nāk prātā, ka nevis samazināt izdevumus, bet palielināt ieņēmumus, un līdz ar to kā var palielināt ieņēmumus, apkarot ēnu ekonomiku. Un tad nejauši kaut kur parādās, ka vistiešāko efektu dod izmaiņas PVN, jo PVN palielināšana par 1% dotu konsolidācijas efektu par 0,3%. Respektīvi, gandrīz jūs nolaikiet priekšā, mums vajag konsolidācija 0,4%. Un kā mēs to varam dabūt, tad izrādās, ka pieliekot 1% PVN, tad gandrīz tā kā ir jau viss kārtībā. Tas nozīmē, ka cels piedošanu vakar labām ziņām, tad cels nodokļus. Es domāju, ka cels noteikti. Jautājums, vai PVN tas ir viena varbūtība, otra varbūtība ir visas iespējamās akcijas. Jā, tas ir otrs stāsts, kur ar pietiekam daudz ko sagādināt. Uz degvielu vien, es domāju, tur paceļot. Jo viņi ir rēķinājuši. Jā, tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas mūs sagaida nākamajā pusgadā. Bet pārtrauc, jo tas jautājums arī tev, Jāni. Bet drusku jocīgi sanāk. Griezt kaut kādas programmas, politiskās drosmes tā kā nav, bet tajā pašā laikā arī ārkārtīgi nepopulārs solis kaut ko pacelt nodokļus, tad tam, tavuprāt, drosme būs? Es domāju, ka tā pieeja drīzāk būs tāda, respektīvi tie prasītāji visās citās ministrijās loģiski argumentēs, kāpēc kaut kas ir vajadzīgs, un tā kā finanšu ministrija nosacīta. Netiek galā ar to ēnu ekonomikas apkarošanu, kaut kādām citām turlietām. Tie jau nekas cits neatliek. Apmēram, nemāku... Es domāju, ka tā saruna apmēram tur virzīsies. Tad jau vienīgi ar eiram galvu būtu jāripo kā finanšu. Es nedomāju, ka ripos, bet tas, ka visi koalīcijas partneri centīsies no finanšu ministrijas, no vienotības taisīt to nemākulīgo valsts finanšu apsaimniekotāju, atgādinās citas starpā arī Dombrovska valdības kaut kāds solījums, un tagad savilksim jostas, un pēc 3, 4, 5 gadiem sāksies kaut kāds strauji augšupēji, to visu atgādinās, un uz tā rēķina, beigās kā neizbēgama situācija būs tā nodokļu celšana. Tā kā es domāju, ka turpat, un īstenībā tā multfilma, ko tu rādīji, jau ļoti precīzi, ja tikai, ja tur pie durvīm uzreiz to naudu atņēma, tad šeit it kā to naudu iedos vairāk, bet paņems, caur to pirmo pirkumu, jo degvielu jau nevajag jau tikai tur kaut kādiem biezajiem uzņēmējiem. Degvielu jau ir ikdienas patēriņa preci lielai daļai sabiedrībā. Viss preču transports jau. Un tā tālāk. Un ja vēl PVN, tad uzreiz, tad īstenībā ir tā kā pie tām durvīm. Nē, bet, vienkārši vēlreiz saku, es saprotu, ka ir ļoti nepopulāri pateikt, ka mēs nedosim kaut kam naudu, bet, piemēram, nebūsim tik banāli, lai citādi šveiku par to, ka valdība krīt, kur ceļ akcīzi alumi, bet, kaut kāda, zinām, tā loģika ir, tur viņi saņemsies un cels nodokļus, domājas? Tur visi atkal klieks, uzņēmēju organizācijas klieks. Es tur bez ironijas saku. Bet būs jāieliek tas viss pasākums kādā kontekstā. Tā. Un tas konteksts ir, pakāpsimies gadus, laikam, 3 atpakaļ vēsturē, kad, atvērās vēsturiskais loks uz eiro. Tā. Un tad, lai nomanipulētu visus makroekonomiskos rādītājus, tika norauts lejā PVNs. Tieši tā. Jā? Es neatceros, es domāju. Apkaunojoši atzīšanās tiešraidē. Un līdz ar to visiem, manuprāt, bija tobrīd skaidrs, ka ar tādu lejā norautu PVN ilgi nevarēs izturēt. Mēs esam vilkušies. Tagad viņš būs varbūt jāatvelk atpakaļ. Varbūt to var kaut kā labāk vēl izskaidrot vai kā, bet ja man būtu jāskaidro, es to darītu tā. Nē, ļoti labi. Es vienkārši neapkaunojuši, es biju to piemirst. Vienīgais ir jautājums, vai jūsuprāt tomēr šī situācija, vienalga, tas ir nepopulāri. Vai tas var gāzt valdību? No tāda viedokļa, kāda no koalīcijas partijām pasaka, kaut kā nevar nodokļus celt, jā. Kā jau es tev vienreiz teicu, manuprāt, šo valdību var izmainīt un gāzt vai premjeru mainīt tikai un vienīgi premjeras partija, ja viņi iekšēji izjūt kaut kādu vēlmi.
koalīcijas partneriem ir izdevīgi, saprotot, ka vienotība bez viņiem nevar, jo neaizies jau ar saskaņu. Būs izdevīgi šantažēt un spiest, lai tas tā nodokļu celšana gala rezultātā ir vienotības lēmums, kuram viņi vienkārši piekrītēs bezizējas. Labi, pēdējais jautājums par šo tēmu ir mazliet, bet saistīts ar šo, jo tas nozīmē, ka, principā, izsakot, nebūs labi, vai būs augstāka nodokļa, vai kaut ko tomēr samazinās. Un man ir tas filozofiskais jautājums, ja mēs sakam, Grieķi jau sen jau būtu izgājuši ielās, ja? Tādi jau tie latvieši ir, tik sēž un bubini, ja? Kāpēc mēs esam tik mierīgi? Bet tā padomājiet, jo tur pats jau kādam tur PVN, tur uzreiz jau būs jau. Ja? Un mēs tā, kas mums ir? Mēs tā miermīlīgi esam? Mēs esam daļai arī miermīlīgi. Kaut kāda varbūt vēl vainas apziņa mūsos joprojām sēž par trakno gadu dzīrēm, par kurām taču mēs maksājam un maksājam. Un maksāsim. Jā, un varbūt vēl kaut kādas vainas apziņas par to, ka mēs īsti labi neprotam izvēlēties vēlēšanu dienā. Tas tā varbūt mazāk. Bet kopumā, jā, mēs neesam uz to. Un turklāt tagad taču nevar arī neko dumpoties un buntoties. Tāpēc, ka Krievi nāk? Protams. Taču pirms vēlēšanām jau tur jau pensionāri jau bija gatavi, ko jau darīt, un skolotāji jau bija gatavi, ko darīt. Un tad, mīļā miera labad, noliekam to malā, ceram, ka valdība kaut kā dzīvos pēkšņi prātīgāk. Tad to ir ļoti viegli šobrīd skatoties uz to, kādi argumenti tiek izmantoti tajā politiskajā diskursā. Tur viss ir pakārtots tai Krievijai, kaut kādiem ārējiem apdraudējumiem. Tiklīdz tu iepīksties kaut kā ne tā, ja tu esi aģents. Kur gan, godīgi sakot, šie apdraudējumi, protams, ir pietiekoši reāli, bet es tev piekrītu, ka ir tāda, ka ir stulba situācija, ka šie argumenti tiek izmantot arī savas, varbūt, politiskās neprasmes attaisnošanai. Labi, džentlmeņi, secinājums Vējonas prezidents, nodokļi auga, cīnāmies par likumību, nezinu, ko izdomās Saeimā vēl jaunadēļ un tā joprojām. Super, dzīve kļūst arvien interesantāka. Saku paldies, ka atnācāt, profesors Jānis Ikstens, Edgars Ķaunums. Tiekamies pēc nedēļas, kad kā jau atkal būs kaut kas sakrājies sakāms.